vidusskolas 7. klases skolē. Mūsu skola atrodas uz viena no Rēzeknes 7 pakalpojumiem. Blakus mūsu skolai atrodas katedrāle un lielais pilsētas tīkls. Netālu no skolas tek Rēzeknes upe. Mēs atrodamies upes kreisajā krastā. Pašlaik upe izskatās pārplūdusi. Savu bērzu mēs izvēlējāmies netālu no skolas, jo tas izskatījās skaists un pie viena arī viens. Varbūt jums radīsies jautājumi, kāpēc mēs izvēlējāmies tieši šo bērzu? To mēs atklāsim intervijā. Lūk, ko mēs uzzinām. Čau! Čau! Kā tu te nokļuvi? Šeit mani atveda vējš, es te nebiju vientuļš. Šeit auga daudz mani paziņas, draugi. Bet kā, tad šeit jau nu bija mežs? Nē, mežs te nekad nav bijis. Šeit bija konservu ceha iekšējais pagalms, un šeit bija ļoti daudz koku. Bet kur tad viņi visi palika? 90. gados cehs tika pamests, diemžēl. Kāds dzīvs paliki tu? Es pats brīnos, kad šeit bija nolemts uztaisīt stāvvietu, mans liktenis arī karājās mata galā. Kā tu jūties te augot? Smagāk. Vai cilvēki tevi netraucē? Sadzīvot ar cilvēkiem nepavisam nav viegli. Jūtu, ka augu nevietā. Traucēju. Mani sāni ir mašīnām saskrāpēti. Tagad ir sulu tecināšanas laiks. Vai kāds jau centās no tevis tecināt sulas? Mani sāni ir mašīnām saskrāpēti, bet sulas tecināt no manis nevienam nav ienācies prātā. Tāpēc, ka esmu pilsētnieks. Pilsētas bērns. Līganā ārā bērzā valodzes šūpulītis, šūpulī līgo lēni, dzelteni valodzēni. Līgojas bērzas zarī, zaros skan putnu rīti, šūpos cimtā malā, man mazu valodzīti. Skries mana valodzīte, pa kalnu klaigā